Prezidenta runa. Tik vienkārši prezidenta runa. Katru reizi, kad Edgars pie mums viesojas šo sezonu, ir jauni notikumi, kurus pastāstīt. Kāpēc tu nenāc tajā rozā kreklinē? Jā, rozā Tas prezidenta būs kreklā. pēdējā reizē pašā. Mēs arī neesam viņam sarūpējuši. Nu jā, tā kā es neviesojos pārāk bieži, šī laikam 3. reize šajā sezonā, kādu laiku nebija bijis, pēdējo reizi janvārī, jā? Reini palīdz atcerēties. Nu, šeit pat decembra vidū, un tad iepriekš bija novembra vidū. Jā, varbūt, jā, mēs laikam izziņojam Nu, spēli pret VF. tāpat. Jebkurā gadījumā, ir pāris lietas notikušas, varbūt pāris cipariņi. Jā, atskatīsimies kopā uz sezonu. Vispār regulārā sezona noslēdzās ar bilanci 18-12. Es teiktu, kopumā sportiski ļoti solīdi, jā, 62/3, 3/5 uzvarētu spēļu, 60%. Es domāju, mēs ar to negaidījām to pirms sezonas. 66%. 60, Gunter, 60. Kā? 3/5. Vēl viens Pitagors. Pirmā pieļoks. Sestā vieta. 45. videni? 45. vidē var redzēt. A tev taču izmet no kaut kādas skolas. Pat no 45. No LSP Āgaņu arī. Sestā vieta turnīra tabulā. Vidēji mūs apmeklēja spēles regulārajā sezonā 775 skatītāji. Es atļaušos apgalvot, ka tas ir otrs labākais apmeklējums starp Latvijas klubiem. Vēnspilī teorētiski ir vairāk, bet, lai piedod Ralfs un piedod BK Vēnspils, es neticu, ka viņiem ir cik tur tie 1000 vai ne, 1000 skatītāji vidēji uz maču. Varbūt aizbraukšu. Cerams, ka mēs līdz viņiem tiksim. Mums vēl, protams, līdz viņiem jātiek. Bet, ja es kļūdos, tad lai piedod Vēnspils, bet pagaidām, kamēr neesmu bijis klātienē, neticēšu. Bet Valmiera ir labākā apmeklētā komanda. Mēs redzējām to klātienē. Tur ir tiešām pār pa 1000, 1200, 1300 vai ko viņi arī saka. Protams, ka mūsu uz augšu pavelk basketbola ballītes arēnā, ja, kur ir krietni lielākas iespējas pārdot biļetes. Tāpat, protams, arēna ar saviem 1,5–2 tūkstošiem neizskatās pārāk pilni, bet jebkurā gadījumā tas mums paceļ vidējo rādītāju. Vakar, starp citu, pilnībā izpārdots Daugavas sportenams, jā, pirmo reizi kluba vēsturē. Tas jau ir izslēgšanas spēles, tā kā, jā, izdevās mums savus 600–650 skatītājus dabūt uz Daugavas sportenam, un kā skatītāji daudz arī stāvēja kājās, atvainojot. Žāns Pēners vēl sēdējis uz trepēm. Jā, Kristaps Janičēnoks arī, un Saules Mētra. 4 tādi, Latvijas basketbolā. Tas normāli, es trepēju pilnīgi Daugavas sportam, vai citur nemaz negribētu sēdēt. Jūs ar stāvēt kājās. Žanim esot bijis arī ieradies Čoms pirmo reizi spēlē Daugavas sportam, viņam ļoti esot paticis tas viss faktors. Tās jau bija izslēgšanas spēles. Izslēgšanas spēlēs gan 0-2 pret VF komandu, jā, jau pāanalizējām. Spēlējām labi, bet viena lieta sportā, īpaši basketbolā, ir spēlēt labi, otra lieta uzvarēt pagaidām. Pret VF sanāca tikai pirmajā spēlē, pēc tam nav sanācis. 138 biedri šobrīd klubam, sezonas abonementi. Nav pārāk daudz nākuši klāt no iepriekšējā brīža, bet tas ir normāli. Parasti abonements arī pērk sezonas sākumā. Kaut gan mums viņa derīguma termiņš ir 12 mēneši, bet es saprotu tos cilvēkus, kas sezonas vidū jau pērk uz atsevišķām spēlēm biļetes. Protams, pie šī cipariņa ļoti piestrādāsim nākamajā vai šajā vasarā uz otro sezonu jābūt jau ir vairāk. Kopā tas ir ienesis 26,5 tūkstošu kluba budžetā, jo kāpēc nav varbūt precīzi apaļskaitļi, viena biedra karta maksā 200 eiro, ir šis ģimeņu atlaides, jā, 2. cilvēkam, 3. un 4. cilvēkam. Kopumā esam pārdevuši gandrīz 6,000 biļetes un esam iekasējuši 63,000 eiro. Un kopējie biļešu ieņēmumi, ja mēs saliekam kopā abonementus, ja klubu biedrus un biļetes, ir gandrīz 90,000. Es atļaušos apgalvot, ka šajā cipariņā mēs esam numur 1. Es domāju, ne tikai basketbolā, bet vispār starp sporta klubiem Latvijā. Protams, izlases ir citā līmenī. Cik es zinu, tad uz Latvijas izlases spēlēm varētu vienā mačā mums. Jā, vairāk pārsist. Viņiem vidēji izlasēja ienākot uz atkarībā kādu spēli, bet starp 120 līdz 200 tūkstošiem arēnā. Rēķinieties, bija 11,000 cilvēku. Kā futbolam iet? Futbolam es domāju, ka klubiem vai? Klubiem. Es dzirdēju, ka RFS esot labi saņēmušies pirms šīs sezonas. Viņi izpārdodot 300–400 biļetes pagaidām uz spēli, kamēr vēl nav jaunā tribīna gatava. Bet es domāju, ka kopējie ieņēmumi nav vēl pagaidām mūsu līmenī. Bet es domāju, ka viņi arī pietuvosies. Tas mums tāds varētu būt lielākais konkurents. Godīgi sakot, nezinu, kā ir, piemēram, Jelgavā Zemgales hokeja klubā, bet varbūt viņi mūs izpogā. Daugavpils Speedways varētu būt. Bet tas jau ir klubu mačs, ir teorētiski. Jā, tur brauc klubs. Es atļaušos teikt, ka es negribu apgalvot, ka mēs esam visvairāk Latvijā iekasējuši, bet topā mēs esam. To man arī mūsu biļešu partneri saka, kuriem ir informācija pirmkārt jau par to, ko citi pārdod.
kaut vai Prometēja klubs un arī Ogres klubs, bet mēs nenoniecam no to ogrēniešu. Viņi nevar likt 10 eiro ogrē, neviens par 10 eiro nepirks biļeti. Viņiem 4 eiro, un tas ir normāli, un malači, ka viņi arī kaut ko pārdod. Pirms turpina Zana raksta. Prieks redzēt Edgaru atpakaļ. Paldies, Zana. Paldies, Zana. Tieši Edgar, mūs pārējās tā. Jā, bet jūs jau visu laiku esat tāpēc. Jā. Kopumā mums ir klubam gandrīz 30 sponsori, ap 30 arī ir. Paskaitīju, šodien ir kopš iepriekšējās reizes bija 19, ir 4 nākuši klāt. Vēl joprojām svārstībā starp 3 līdz 100 tūkstošiem ir naudas devēji. Lielākie vēl joprojām mūsu raidījuma ģenerāls sponsors BetSafe, Sefinance, MVP, jā, un arī Gensitīgi apdrošinātāji. Eko Baltija vidi mums ir super liels partners, vai kurš redzēja klipiņu zēļiem ar Eko Baltija vidi? Es redzēju. Tur viens lamājās baigi. Viens lamājās, bet tiešām man pašam ļoti patika, arī Eko Baltija patika, tā kā diezgan labs un stabils partners. Un pievienojies mums jauns partners OneBlade. Kas zina, kas ir OneBlade? Tas ir Wesley Snipes kaut kāds sponsors. Tieši tā. Atbalstītājs. Tas ir skuveklis, Philips ražots skuveklis jauniešiem. Jā, jaunajā paudzē. Tā kā, jā, sāksim kaut ko drīz arī vairāk reklamēt. Ir 6 tehniskie sponsori. Mums zāle ir turībā un Sportlands mūs apģērbi. Artūr, kurš labākais ūdens, ko tu dzer? 8,85. Es visu izdzēru, nav vēl? Heroics drive mašīnītēm braucam. Sorēnēt mūs atbalsta juridiski un Trūfits dod vitamīnus. Un šodien ievāc informāciju par nepilniem 12,000 esam pārdevuši atribūtiku. Tā kā interesanti, ka, piemēram, vakar bija izpārdots Daugavas Sportnams, bet ieņēmumi Sportlandam no atribūtikas nebija pārāk lieli. Kāpēc? Tāpēc, ka publika, kas nāk uz Rīgas spēlēm, vairāk vai mazāk viena tā pati. Daudz jau ierodās uz spēlēm rozā, ja pamanījāt. Ja, faktiski viss Daugavas Sportnams bija rozā. Tāpēc jau ik pa brīdi mums nodara spēlēt kaut kur ārpus Rīgas provincē, Jēkabpilī, Cēsīs, Salaspilī. Tur cilvēki retāk mūs redz, un tur labāki seili ir. Starp citu, Jēkabpils bija laikam numur 1, ar ko Sportland bija ļoti apmierināti. Visi tur tie, kas nāca, tie arī kaut ko nopirka. Tur daudz maz puikas trinās apkārt tam standam. To es atceros. Un daži vēl skaitļi un fakti. Mēs kopumā izstrādājām konceptu basketbola ballīte. Kopumā mums bija 6 ballītes, bet arēnā rīkojām no tām 5. Un vidēji 1500–2000 skatītāji. Kāpēc šeit nav varbūt precīzs skaitlis? Objektīvais faktors. Mēs laidām bērnus un jauniešus pa brīvu, un viņi nāca pa CIE, un tiešām neviens viņus tur neskaitīja. Bet aptuvenais cipars bija, piemēram, pēdējā ballītē starp 300 un 500. Cik precīzi ienāca jaunieši, mēs nezinām. Tāpēc apmēram ir starp 1,5 un 2,000 skatītāju. Latvijas-Igaunijas līgas ceturtdaļfinālā zaudējums 0-2 pret Rīgu, kā jau minējām. Es domāju, ka cienīgi spēlējām, cienīgi kopumā pirmā sezona Latvijas-Igaunijas līgā līdz šim, bet par varbūt kopējo kluba sportisko sezonu visvairāk tāds lielāks secinājums varēsim veikt pēc nākamās sērijas vai pēc Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēļu beigām. Pēc kā visvairāk arī vērtēs. Tomēr VF varbūt tieši lepojās ar to, ka ir Latvijas-Igaunijas, ka viņi ir Latvijas čempioni 10-kārtē, nevis, teiksim, Latvijas-Igaunijas līgas finālisti 3-kārtē vai 2-kārtē. Viens tituls arī ir. Tituls vai te ir? Nav. Mēs Prometēja, Kale un Ventspils ir 3 sezonas. Viens Covid gads. Man liekas, ka tā arī VF-am nav neviens Latvijas pārbaudījā. Līdz ar to, protams, ka Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles ir galvenais, sportiskie mērķi, ko mēs gribam realizēt. Tā kā svarīgākās spēles zeļiem šajā sezonā pašas svarīgākās sportiskajā ziņā vēl priekšā. 8. aprīlī pret Valmieru sākam sēriju, dienu agrāk nekā līdz šim bija plānots, tāpēc atcerieties, ieplānojiet nākam pirmdien. Savukārt 3. spēle aiznākam pirmdien. Abas spēles Daugavas Sporta namā 19:30. Pa vidu 12. aprīlī Valmierā. Spēle 2. sērijā pie viņiem. Tālāk 4. spēle. Kāds 18. bija formāts līdz cik spēlē? 3 uzvarām. Pirmā kārta. Un 1-1-1-1-1. Jā, tā tad attiecīgi, ja būs nepieciešams, tad 4. spēle sērijā Valmierā 18. aprīlī. Un, ja būs izšķirošā 5. spēle, tad atkal Daugavas Sporta namā 21. aprīlī. Tā kā tādas, lūk, ir tādi nākamie notikumi zeļiem. Kaut ko Artūrs varbūt grib papildināt, ko tu teiksi. Es teikšu, ka kopumā sportiski varam iedot 8 pagaidām. 9 palika, ka mēs neizcīnījām vismaz 5. vietu Latvijas-Igaunijas līgas regulārā sezonas kopvērtējumā un neizvairījāmies no VF. Kāds bija varbūt tāds pamatmērķis? Lai būtu 10, tad bija arī kāda spēle pret VF sērijā jāpaņem. Tad varbūt varētu iedot 10. Tur es tās 2 balvas noņem nost kaut kā tā.
Jā, kaut kad varam iedot kādu GM reportu. Tur arī kaut kāda droši vien interesanta stāsta sezonas gaitā, kas sakrājušies par spēlētāju atrašanām un tā tālāk. Jā, mēs jau ar to esam daudz pie sevis nospieduši, ka sportiski, ja mums pirms sezonas teikt, ka mums iet tik labi, mēs būtu ļoti priecīgi. Jā, bet šobrīd, kā saka, apetīti rodas ēdot, jā, aug ēdot. Spēlē, un šķiet, ka var kādu spēli arī pret VF viņa sērijā. Vakarā vismaz ir tā arī labāk, bet, Apetīti rodas ēdot. Un organizatoriski, nezinu, iedod varbūt Gunters no malas, cik dot mums balvas. Gunters tur vēra visādas tabas, man jau bēlas. Tāpēc, ka tu neesi iesaistīts ikdienā, un kāds no malas izskatās, varbūt tev viedoklis ir tāds objektīvākais. No malas izstāsta tāds patīkams pārsteigums, tādā ziņā, kad es domāju, gan sportiski, jo es tā negaidīju pirms sezonas, kad būs tie rezultāti tādi, es domāju, tā forši būtu pozitīva bilants. Tāds nebija tāds varbūt priekšstats varbūt par tiem visiem, par to sastāvu, par tiem spēlētājiem, kāds viss tur izstīsies, kā varbūt arī domāju, ka... Kur Džek tev visvairāk pārsteidz, ieskaitot arī 3 veičus? Īstenībā sezonas sākumā tieši arī viņi pārsteidz. Es neatceros, nebija tā baigi sekojis tam Zigim līdzi, kā viņš tur tajā Liepājā spēlē, pagājušajā tur Kalavā, viņš par mazu spēlēja. Bet, jā, es domāju, tā kā tāds... stabils. Šobrīd izstāsta kā top 3 klubs Latvijā. Es domāju, uz to pirms 100 sezonas varbūt, ka neviens īstā necerēja. Ja? Un es domāju, ka tur varbūt skatījāties tur, lai būtu tādā Ogres un Liepājas tādā līmenī, ja, ka tagad, principā, jūs varbūt tur esat jau tādā... kaut gan atkal tas līmenis, ka dienu no dienas jau var izšķirties. Kā tur knap vinēja arēnā tajā pēdējā balītē, tur atkal tā izstāsta, ko vispār tajās izslēgšanas spēlēs varbūt darīt to spēli, ja, bet tās savukārt izslēgšanas spēles savādāk. Un atcerēsimies, ka Vēnspils mājās nones Ogri, tā skaitā arī mūsu, pēc tam Ogre uzvar Vēnspili. Tā kā tu teici, no dienas. Mēs nevaram teikt, ka Vēnspils ir ievērojami augstāk līmeņa klubs. Bet tas arī vispār tādā ziņā, tas Prometējs kaut kur paklūp kaut kādās spēlēs VFam, tur tie zaudējumi kaut kādā arī sakrājās pa sezonu. Tā kā būtu baigi labi, ja nebūtu tāds, tā paša apakštai līgā, varbūt tāda tikšu vakta, varbūt būtu tāds objektīvāks, varbūt kaut kāds tāds skats, bet tas, kas ap to komandu viss, novēlējums ir tikai viens, lai tiem zeļiem būtu savs mājas. Tas ir tas, kas vispār, bet tā nav tāda viegli atrisināma lieta. Ļoti ceram, ka nākamā sezona būs. Tas Daugavas sportnams, ja tur tā objektīvi skatās, jaunu zāli neuzcels. Pareizi. Vai arī, mēs paši? Es domāju, ka jā. Ja, piemēram, tas pats 10-kārtējais čempions nav uzcels, ja pa saviem šitiem visiem gadiem, tā kā zāle, tas laikam nav tik viegli izdarāms. Bet, tā, lai tu būtu tā kā... Tur naudas vajag, cik es dzirdēju. Jā, naudas, kur bet, tādā ziņā es teiktu, ka tas message, to, ko īstenībā jūs arī ar VF Rīga podkāstā runājāt, kad jāpārvērš tas kaut kādā, varbūt tas nebūs tāds sporta bestsellers, bet tik un tā tas ir kaut kāds produkts, ja, par kaut ko, un tādā ziņā parādīt ar to risku, zināmā mērā tas nav. Visiem būs jāmaksā biļetes, un ko tad tur tukša zāle būs, ja? Nē, zāle tāpatās uz tām atbildīgām spēlēm, redzam, uz tām svarīgākām spēlēm, viņi pat ir pilna, un tas ir tāds labs tāds signāls, es domāju, arī visiem, teiksim, pārējiem klubiem, un es negribētu tavai replikai piekrist pa Ogru, ka viņi nevarētu vairāk par 4 eiro prasīt. Es nedomāju, ka tas dzīves līmenis, tas nav, tā nav Latgale, kaut kur tāds tā kā... Nē, Daugavpils spīdē viss. Daugavpils ir viena lieta, Reizekne ir citu, bet, teiksim, tā Latgale, kā reģions, tomēr ir tāds bišķiņ novārta atstāts. Ogrievi tāda Rīgas, tāda, priekšpilsēta. Bet es saprotu, Rinaldu, ka viņš varbūt negrib vairāk riskēt, varbūt, jā, bet tādā ziņā, ja tu tā pasties, ja mēs, tie, teiksim, klubu ieņēmumu no biļetēm, tomēr tā ir nozīmīga klubu sastāvdaļa, un tas ir tas, ko tu tādā ziņā var rādīt arī citām komandām, tas nav tā kā tu ej tikai un prasi. Ja tu kaut ko vari tādā ziņā nopelnīt arī pats. Es teiktu, ka mūsu kluba budžetā noteikti biļetes pret budžetu ir vislielākās. Latvijas basketbolā bez jautājumiem, arī futbolā, ja arī RFS ieņems kaut ko līdzīgu, tad viņiem budžets ir 3-4 miljoni. Tā kā relatīvi pret kopējo budžetu, kas ir šogad ar pēdējiem piesaistītiem spēlētājiem apmēram 600-650 tūkstoši apmērā nostāsies. Vairāk gan nebūs, jo spēlētāji deadlines ir beidzies. Labi, ka tā ar tur. Vairāk naudu nebūs jāiztērē. Bet jā, apmēram, redziet, 20% no ieņēmumiem. Ja es tā interesi pēc vienkārši uzmet acis vidējiem tur ACB, teiksim, klubu apmeklējumiem, cik ir.
Un es tā vienkārši, man nav priekšstats, es nezinu, cik vidēji, piemēram, biļeti maksā. Un interesanti būtu varbūt salīdzināt uz tā fona, nezinu, piemēram, cik ir klubu budžets tur Tenerifei. Tev izdevās kāds cipars atrast? Nē, vidējos apmeklējumus tu vari apsīties, piemēram, uz unikākas spēlēm nāk 9000 vidēji. Uz mājas spēlēm šajā sezonā ACB līgā. Es domāju, cik viņi tur biļeti. 10 tas ir mazākais, visticamāk. Nav nejausmas. Tā kā saka, nav nejausmas, bet interesanti būtu vienkārši paskatīties, kāds ir tajās līgās, cik tu, piemēram, skaidrs, ka viņi neatsit ar tām, teiksim, tos klubu budžets, bet cik ir tā daļa, ko tu dabūji. Un varbūt, zin kā, tev kā prezidentam tāds izaicinājums. Varbūt mēs varam tādu Spānijas... Bet piekritīsiet, ka 20% no budžeta tiketings galīgi nav slikts cipars. Es domāju, pārcitoši budžetu mums. Tos ierakstus plānotos. Ir droši arī mums, kur kritizēt, bet no tā, kas man ir teikts pozitīvā ziņā, kas man patīk, tas droši mūsu mārketinga departamenta nopelns ir divi dažādi dziļie basketbola cilvēki, kas nāk uz spēlēm jau gadiem un gājuši uz visiem klubiem un izlasēm. Viņi saka, ka tas, kas uzreiz pamanās, ir tas, ka cita publika ir, ka tas nav tas tikai basketbola fanu kodols, kas nāk. Te ir kaut kādas meitenes, kaut kādi jaunieši, kaut kādi ne tādi dziļie basketbola. Jā, man personīgi patīk tas, ka meitenes nāk vairāk. Un, protams, arī ģimenes. Ļoti daudz bērni ir. Man gan nav datu, kā tur salīdzināt ar citām komandām, bet šis ir tāds, man likās interesants novērojums un ļoti pozitīvs vismaz tās priekšu skatoties. Bet, protams, lai nav tikai, kā teicu, šokolādē, gribamēs vairāk vēl skatītājs. Ir tīpaši tādās arēnas spēlēs. Liekas, ka varam mēs 2000 vai 3000. Nevaram pagaidām. Tur saka, tā lielā problēma prasās to zāli, lai tie 3000 būtu tā kā 90% vai soldāts. Kā tev šķiet, ja mēs Zeļi izziņotu, ka uz basketbola ballīti var nākt pilnīgi pa brīvu visu, cik mēs savāktu 1000? Es nesavāku tāpat. Tu reiz 2 dabūtu. Es nedomāju. Es tieši par to arī domāju. Un mums kaut cik ir jāatcit arēnas izdevumi milzīgie, kas, es varu pačukstēt priekšā vienu spēli arēnā. Ja grib taisīt normālā līmenī, izmaksā vismaz 15,000. Kā tas salasās? 5,000 zāles ir, 2,000 apsardzes, 7, lēdi gaismas skaņa 5, 6, tātad jau ir 13. Mazliet kādam jāiedod, kādam vipā, svarīgiem cilvēkiem uzēst iedzert 15, piepūšama atrakcija, vēl tur pāris lietas, 17, 18. Prometēja budžets esot pat līdz 20 vienai arēnas spēlē, viņi tur vēl niansētāk visam pieiet. Tā kā jāatcīt ir šie milzu izdevumi. Tad, ja man izvēle ir ielaist, 1000 cilvēkus tomēr pa vidējo biļetes cenu 12 eiro, kas varbūt pilnībā neatcīt, bet mēs tomēr 10-12 tūkstoši iekasējam vai ielaist 4000 pilnīgi pa brīvi, es izvēlēšos, diemžēl. Es tev pilnīgi piekrītu. Tad, kā, ja tu nevari, tad varbūt arī nevajag. Tad spēlē Olimpiskajā centrā un viss. Mans tas atzinums saistībā par šīm gada basketbola ballītēm, kur mūsu kļūda bija, pirmkārt, man likās, ka ar Prometēju vajag saistīties, ka tas būs liels tīzers latviešiem skatīties Prometēju spēles un labāko iespējamo basketbolu. Redzam, ka ja īpaši uz Eirokausu viņi paši negrib pirkt tieši uz Prometēju, kad tīzers Latvijas līgā nav viņi. Otrkārt, viņi mazliet mūs visus piečakarēja neaizbraucot uz vienu spēli. Un otra lieta, ka es jau biju ierakstījis pirms sezonas, ka šīs 5 spēles mēs taisīsim arēnā, bet vajag darīt savādāk. Vispirms jāsaka, viņam ir kalendārs. Tad jāskatās, kuras ir ejošie pretinieki, jāskatās, kādā situācijā mēs esam. Pa vienai jātirgo un jāsaprot, kā mums iet, un tad mēs neieliksim sev tādā slazdā. Jo faktiski, kāpēc Samoilovs spēlē tiem, kas kritizē? Tā ir spēle pret Vimsī. Viss cieņa Vimsī, bet jūs tikko iemetāt 24 punktus, sasodīts 24 punktus, ko visi ziņās dzirdējot, tas izskanēja. Kā mēs varam pārdot cilvēkiem komandu tādu bez kaut kādas piesaistes no malas? Tāpēc arī Samoilovs spēlēja tajā mačā, lai mēs kaut cik varam biļetes pārdot. Es domāju, ne tikai 24 punkti, bet vienkārši tas nav zīmols. Tas nav pat Tallinas Kalevs. Tātad, lai mēs īrētu arēnu, mums ir nākamā sezona visticamāk pretiniekos Vefs, Kalev, Ventspils, kas Latvijā ir zināms zīmols, tāpat kaut vai vismaz Valmiera vai Ogre, latviešu klubi, un no Igauniem tikai Kalev. Jā, teikt, latviešu klubi tā kā Ogre, kas domāju, ka ir laba tāda fanu bāze, kas arī atbrauc. Jā, ar Valmieru, domāju, Valmieru Cēsīs mums viena no izpārdotākajām spēlēm sezonā pret Valmieru Vidzemes derbijas, 18. novembris bija super, daudz valmieriešu sabrauc Cēsīs. Arī redzam, ka Tartu par spītam, ka Gundars trenē un 2 latviešu spēlē, viena no sliktāk pārdotajām spēlēm, un mēs bijām ilšies, bet tajā dienā, protams, iekrita arī VF pret Kalevu arēnā.
Un tas, ko es teicu savam kolēģim Edgaram tur ir- Jaunupam, bet ka tas ir tajā visu dienā- līgas jautājums. Ir Mums tajā jāstāsta. dienā, Jā. veči, domājam, galvu liekamies kopā un taisam sinerģiju no auditorijām, nevis viens otram ņemam noskuri 3 spēli un 8. Nu, Rīdzinieks daudz kur pārklājās, un ja tu esi 3 aizgājis uz basketbolu, tu 8 vairs viņu redzēt negribi. Tā kaut kā. Jā, es pieminēšu, Vefs uzvarēja fināla 4. tajā gadā, kad arēnā Kristaps Janičēnoks organizēja pret Vīmsi bija fināls. Mēs ar Arturu komentējām. Jā. Vīms ir fināls? Jā, Jā, viņš ir toreiz finālā. Pērnavā ar Koļu Mazaru priekšgalā izslēdz Kalevu pa ceļam. Tas bija interesants gads. Tā kā Vefam tas Kādu viens Koļu tituls. Mazuru? Koļu Mazurs trenēja Pērnavu, kad viņi izslēdz Kalevu, ne? Tartu viņš trenēja. Fui, Tartu, Tartu, pārteicos Tartunos Pērnavu. Vīmsī bija finālā? Jā. Jā, tas ir. Pret finālistiem. Tas man liekas, ka Zaķa gads, ne? Jā, Ka Rolands Zaķa, Zaķa. Devina Harrisa, Jā. iecieniet spēlētāja gads.